Sveiciens janvārī. Tūlīt parādīšu vienu smuku vietu. Es vienmēr, kad braucu uz Alkošetu, tā es priecājos par šo nobraucienu, par šo ceļu posmiņu. Un interesantākais tas, kad augšpusē, tur tās smukā peizāža rodās, ir rūpnieciskā zona, nevis dzīvojumā. To kur ir apkārt viss kaut kāds noliktavs, kaut kādi, nezinu, kaut kāds metāla pārstrādes, kaut kāds herņas. Nav te dzīvojumā. Dzīvojumā ir lejā. Pavērojiet to skatu, kāds rodās no šejienes. Nezinu, kas viņam nav paticis. Rekur skatās, rekur uz pilsētu, redzam, tālumā, skaidrā laikā, tagad tā švakāk, bet arī redzam pāri Lisabonu, jau tur priekšā. Aiz tām mājām tā ir Tēža, un pāri Tēžai otrā krastā jau ir Lisabona ar saviem kalniem. Saka, es par šito vietu vienkārši sajūstu. Un tas, ka šeit nav, šitās nav privāta mājas, šitie ir ofisi un noliktavas. Privāta mājas ir, kur tur lejā sākās. Labajā pusē kaut kāds kartupeļu lauks. Nu, ne kartupeļu, bet tur katru reizi kaut kas cits augs. Citreiz sīpols, citreiz kaut kādi loki. Un kreisajā tā viņi, sāk attīstīt, tur sāk būvēt. Tur bija uz priekšu jau mājas, bet viņi jau dziļāk uz šito pusi panāca jau tādas rindu tipu mājas. Jā, teikt, tur beidzās, tūlīt redzēsiet, te beidzās tas dzīvojamais. Nē, bet, kā viņi sauc, rūpnieciskais sektors, nē, bet aizmirs vārdu. Bija tāds skudrs vārds, no svarīgi. Rūpnieciskā zona, laikam tā viņi saucās. Rekur beidzās, rekur ceļš aiziet tā, rekur tur tāda pļaviņa, un tālāk tur jau ir tur jau sākās, saku, kreisajā pusē, tur jau sākās jau mājas, jau būvētāji šo pēdējo, te nesen pabeidz. Viņi diezgan nav pavisam, es nezinu, vai jau pabeigti, vai jāskatās, viņi nav sen atpakaļ celt, pavisam nesen pēdējo šito balstu. Vai šito stūri vispār visu, šitas gals visu pēdējais kaut kā damauts. Tālūk viņiem te iet. Šodien izdomāju aizbraukt uz savu lielo outlet veikalu, paskatīties, pastaigāt. Un pēc tam uz Alkošetu tur kaut ko pafilmēt, pafučēt. Tā redzēs, pēc Alkošetu. Mana pilsēta. Un reku ir tas, ko es teicu, redzēt, pāri šitas kartupeļu lauks. Un arī laikam saimnieks ne par kādu naudu negrib tirgot. Tām vai arī nevar, nezinu, kā viņiem te ir. Nu, reku ir šitai pusē skatās dzīvojamās mājas, viss ir kā foršs, viss pilsētiņi. To es visu komunikācijas, tas nozīmē, kad ir. Otrā pusē neherā, nebūs nekādas privāta mājas. Tur kā lauksaimniecības zeme ir, tā viņa ir. Tā būt. Lūk.